Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls Būvinženieris organizēja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014, nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Latvijā energoefektīvāko ēku sāka meklēt pirms 4 gadiem, un tā ideja būtībā radās vispirms ekonomikas ministrijā. Līdz ar to ir aizrauti visi novadi pašvaldības, lai iet pieteiktu ēkas nominācijām gan industriālām, gan sabiedriskām, gan daudzdzīvokļu, gan renovētām, gan jaunbūvēm, gan vienģimeņu mājām, lai dalītos pieredzē, cik labi ir šīs ēkas pārbūvēt vai no jauna būvēt, labas un efektīvas, kurās pēc tam ir izmaksas ārkārtīgi lētas salīdzinot, kādas bija pirms renovācijas. Tas ir ļoti pozitīvi, ka šī kustība ir jau pār visu Latviju. Energoefektīvākās ēkas tika noskaidrotas vairākās nominācijās. Par energoefektīvāko daudz dzīvokļu ēku Latvijā jaunbūvi tika nominēta ēka Rīgā Akāciju ielā 6. Lūdzam saņemt balvu par pirmās vietas iegūšanu šajā kategorijā projektu pasūtītāju un būvuzņēmēju SIAI celtniecības valdes priekšādātāju Andri Bužē. Sakiet, vai ir iespējams daudzdzīvokļu ēkas uzbūvēt vēl energoefektīvākas? Un kādi tie nākotnes izaicinājumi ir? Es domāju, šādas iespējas ir faktiski nebeidzamas. Ja? Protams, tās ir lietas, ko prasa mūsu klienti, jo mēs jau uzbūvējam šīs ēkas ne jau priekš tam, vai paši tajās dzīvot, es domāju, ir celtniecība. Mēs būvējam priekš mūsu cilvēkiem, iedzīvotājiem, pircējiem, un tā ir viena no tām lietām, ko mūsu pircēji reāli prasa, ja? Kāda šī ēka būs, cik tā būs energoefektīva, kāda ir siltumizolācija, biezums sienās, kāda ir ogi, kāda būs maksājumi par apkuri. Cilvēki ir ļoti zinoši šajā nozarē palikuši, ja, un viņi tiešām ļoti rūpējās par saviem apkuras reiķiniem, par saviem siltuma reiķiniem un tiešām par to ļoti domā. Nominācijas energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2014 laureāta sveikšanai aicina ekonomikas ministru Vjačeslavu Dombrovski. Pirmkārt, man ir gods pasniegt diplomu par 3. vietu nominācijā energoefektīvākā renovēta daudzdzīvokļu mājā Brīvības iela 28 Jelgava. Šai mājai vēsture ļoti, ļoti sena. Mēs viņus sākām pierunāt 2003. gadā. Nepagāja 10 gadi, kad viņi tomēr sāka to darīt. Jā, tā kā, blakus ir arī energoefektīvākā ēka pirmā, kas atzīta ir. Viņiem ir kur censties. Un arī mazliet mēs arī to darbu esam ieguldījuši, lai viņus pārliecinātu. Tā kā viss ir dzīvokļu īpašnieku rokās. Jāatzīmē, ka Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde bija ēku siltināšanas aizsācēja Latvijā. Tieši Jelgavā ir pirmā renovētā energoefektīvākā daudz dzīvokļu ēka Latvijā, turklāt ar vācu kvalitātes zīmes apliecinājumu. Šogad šajā nominācijā pirmo vietu ieguva daudz dzīvokļu ēka Liepājā. Savukārt nominācijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā galveno balvu ieguva Priekulas pirmskolas izglītības iestāde Dzirnaviņas. Jau ļoti daudz gadus atpakaļ mums bija tāda bēda, kad mūsu pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas, kurai būvēta 25 gadus atpakaļ, bija dažādas problēmas. Bija augsts, bija bieži ar jumtu problēmas, ar apkurs sistēmu, ar visu, kas tajā bērndārzā ir. Un bērndārzas vadītājas neatlaidībai pateicoties Ines Dalbiņas un tam, kad bija tāda iespēja piedalīties Eiropas Savienības finansēto projektu konkursā, mēs bijām gandarīti, ka uzzinājām, ka mums ir atbalstīts šis projekts. Projekta aptuvenās izmaksas varētu būt apmēram ap 500 000, jo daudzas lietas atklājās veicot šos te darbus, kad ir vēl vajadzīgi papildus līdzekļi. Un, protams, kad to darbiņu darot, pašvaldība par labu šim bērndārzam arī atrada līdzekļus un izdarīja visas lietas, lai mūsu mazajiem, mūsu nākotnē tur būtu ļoti jauki un komfortabli. Par energoefektīvāko industriālo ēku Latvijā 2014. gadā kļuva SIA Ciedra ražotne Burtnieku novadā. Kā jums ienāca prātā tik netipisks risinājums
ielikt rūpnieciskā objektā siltās grīdas. Uzņēmuma galvenais ir darbinieks. Un tā kā mēs esam metāla apstrādes uzņēmums, mašīnu būs, līdz ar to cilvēkiem sanāk par to grīdu diezgan daudz arī pārvietoties. Tas bija svarīgi, lai viņiem tā darba vide ir tīra, patīkama un silta. Konkursa laureātu labā prakse un gūtā pieredze ir aicinājums arī citiem domāt zaļi un veidot savu dzīves telpu energoefektīvu. Ne tikai tādā veidā sakārtojot vidi un samazinot ikmēneša izdevumus, bet taupot arī dabas resursus, rūpējoties par kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīvi.